šos gadus braukājot, esmu sapratusi, kur ir tas mūsu klients, kura pilsēta, kurš tirdziņš, un tad viņi jau zina, viņi gaida. Pavisam nesen pirmo reizi man likās, ka man nekad nebūs izdegšana, bet es arī saskāros ar šo populāro uzņēmēju slimību. Naudā nav laimes, visi to zina, bet katrs grib pats pār to pārliecināties. Tieši tā. Cilvēks nespēja vispār no gultas iziet ārā, viņam uz to, lai aiziet grūti. Sveiki! Vai Katrīnai? Katrīnā. Čau! Man uz galda ir brīnišķīgas krūzītes, tāpēc es iedošu tev iespēju iepazīstināt ar sevi cilvēkiem, kas nezina tevi. Es tieši nācu un domāju, ko Oskars būs sagatavojis kā iepazīšanās runu. Jā. Bet labi. Mani sauc Katrīna Lauva, un es jau 14. gadu vadu zīmolu Katrīnas Keramika, kur mēs ražojam skaistus, elegantus porcelāna traukus, kuri lielākoties ir apzeltīti, un tas ir īsts zelts. Īsts zelts, tad šitam te uz vēl siltas. Var mēģināt kasīt nost, un tad iet pārvērst. Nē, es ar tiem traukiem esmu bišķi pazīstams, kā jau es pirms tam runāju, kad tas zelts tīri labi turās. Viņš tā nenāk nost. Labi, 14 gadus, tad varbūt 14 gadi, nav mazs laiks. Kā tu vispār nonāci līdz keramikai? Tas bija kaut kāds... Nē, tas vispār nebija, tas nebija plānoti. Tas bija ļoti spontāni. Es teiktu, tāds dzīves ceļš man vienkārši aizveda, jo es biju augu ar domu, ka es būšu veterinārārste. Un mani izmetā no mākslas skolas pamatskolā, jo es bastoju keramikas nodarbības. Bet man vecāki, tad, kad bija jāiet, es mācījos Siguldā pamatskolā, un tur man bija jāiet prom uz vidusskolu. Mamma bija diezgan kategoriski pret to, ka es palieku tajā parastajā vidusskolā Siguldā. Viņa man saka, ka Rīgā ir tāda dizaina mākslas vidusskola. Un, man liekas, mamma jau, kāda māksla? Es gribu būt ārsts. Bet tā es tur sāku braukt uz iestāju kursiem, iestājos tajā skolā. Un es teiktu, ka tur es ļoti mainījos kā cilvēks. Es vispār sapratu, kas ir... ka dizains un māksla, kā tie atšķirās, un ka keramika ir ārkārtīgi plaša nozara. Tur jau ir dažādas šīs nodaļas, interjers, apģērbs, tekstils, koks, metāls, keramika. Un kāpēc keramika, jo viņiem bija viss jaukākais video rullīts par nodaļu. Viņi man nopirka. Tātad palielam, tu esi keramikā daļa video rullīšu. Jā. Okay. Zināju pat, ka es paskatījos interesants fakts par keramiku. Keramika ir vecāka par rakstību. Viņa no 16 līdz 20 tūkstoši gadu veca. Jā. Pati arī jūties sena? Vispār es jūtos sena. Jā. Man liekas, ka, ja mēs sakam, ka tās vecās dvēseles, tad man vienmēr licies, ka es esmu tā vecā dvēsele. Tu sevi uzskati par radošu cilvēku vai par biznesa womanu vai par... Ja man jāizvēlas starp šiem diviem, tad es saku, ka radoši, jo man laikam arī nemaz nepatīk tāds, es negribētu, lai man liek status biznesa sieviete. Es arī paskatījos interesants fakts. Īstenībā es biju pārsteigts. Es vienkārši, tik es saprotu no keramikas, tik es saprotu, un man vajadzēja ChatGPT palīdzību. Un es biju pārsteigts, ka pasaulē ir diezgan daudz lieli uzņēmumi, kas pelna miljonus, un arī pat individuāli mākslinieki tie ir. Jā, vēl aizvien ir. Īpaši ļoti labs noiets ir Amerikas tirgus e-komercijā. Un tur tas galvenais ir atrast, jo materiāli paši neizmaksājot, bet atrast to veidu, kā pārdot, iepakot, ir dārgi. Es teiktu, kā kurš materiāls. Jo keramikā jau arī ir daudz un dažādi šie materiāli, un ir no lētākiem līdz dārgākiem. Un kā tu droši vien saproti, ka porcelāns nav lētākais keramikas materiāls. Bet, es piekrītu, ka tur kāpēc porcelāns? Tas ir tas pulveris, jā? Porcelāns ir visi materiāli, es teiktu, ir visādās formās. Un viņš arī atšķirās tur pulveris, kvalitātē? Jā, atšķirās īpašībās, kvalitātē. Formā, kādā tas atbrauc pie mums. Mēs izmantojam pulveri, kur jau ir sajauktas šīs trīs sastāvdaļas, bet ir arī virpojamie porcelāni, ir veidojamie porcelāni, tāpat kā māls un akmens. Mēs tur ir daudz un dikti. Līdzīgi tāpat kā mums uztur bagātinātājos. Arī nosaukums var būt vienāds, bet īstenībā, kas lācītam vēderā ir milzīga atšķirība.
Okay. Un kurā brīdī saprati, kad ķersies klāt tam, vai tas tā kā pakāpeniski notika? Zini, es teiktu, ka vairāk tas notika pakāpeniski, bet es 18 gados, paralēli vēl studējot Rīgas dizaina mākslas vidusskolā, nopirku pirmo krāsni. Tur man arī vairāk vecāki mudināja, ka ir jāsāk kaut kas darīt, un ka, lai tu vispār izsistos, ir ātri. Nu, nevis, ka tu tur 25 gados sāc domāt, ko darīsi, bet sāc mēģināt jau ātri. Un aizies, darīs kaut ko citu, vismaz būs pamēģinājis. Un tad es 18 gados ar pirmo krāsni, pirmo formu un pirmo porcelāna maisu sāku taustīties tajā nozarē. Un tad braucu uz pirmajiem tirdziņiem. Nopelnīju savus pirmos 80 latus, un zini, tie 80 lati toreiz bija tas. Es teiktu, kāpēc es vispār aizgāju un noticēju, jo pārdevām, tas bija kaut kāds krāmu tirdziņš Spīķeros, tur pārdevām gandrīz visu, ko es biju uztaisījusi. Man, protams, kauns tagad, ja ir tie klienti, kas to dēļ kvalitātes pirmās vai kā? Tie trauki bija biezi un, manuprāt, šobrīd ar manu šīs dienas acis liekas briesmīgi, bet jā, tie 80 lati to ir tāds, ka tāds grib pirkt to, ko es taisu. Bet tirdziņi vispār, tu joprojām viņos šeit piedalies, jā? Jā, gan maz. Mums ir tikai 4 tirdziņi pa gadu, un pārsvarā tas ir siltajā sezonā. Bet es to daru vēl aizvien, jo man ļoti patīk satikt to klientu. Man patīk, jo sociālos tīklos man ir sajūta, ka visi redz mani, bet es neredzu to cilvēku. Man gribās ar viņu parunāt, man gribās uzklausīt. Kā tirdziņi kopumā iet uz leju, uz augšu, vai tas pats, vai kā tu jūti? Zini, šo 14 gadu laikā ir bijis visu laiku tur augšā līkne lejā, līkne augšā, līkne lejā. Es tagad teiktu, ka ir līkne lejā, bet tas ir pēc tādas kopējās vispār ekonomikas stāvokļa, man liekas. Jo mēs ar Prēmu arī piedalāmies vis kaut kur. Ne vis kaut kur, tur, kur mēs izvērtējam, kur domājam, ka būs atdeva. Un mēs pamēģinājām Ziemassvētku tirdziņā Ķīpsalā. Es biju pārsteigts. Tur bija ļoti daudz lietuviešu brauc uz tirdziņiem, igauni. Mums parastais izstādēs iet ļoti labi. Tā kā ļoti labi iet. Bet tur to medu pirka, es nezinu, man liekas, reizes 100 vairāk nekā mums. Jā. Tā kā es vienkārši es domāju, ka tie tirdziņi, man liekas, ka tāda pāris tūkstošu kasa vidējais dienā, man liekas, tādam tirgus tantē nekas īpašs. Tā liekas tikai tirdziņi. Jā. Protams, ir jau vērts. Mēs jau arī nebrauktu. Es nebrauktu tikai satikties. Man jau tā ir satikšanās plus peļņa. Skaidrs. Loģiski. Es arī caur šos gadus braukājot, esmu sapratusi, kur ir tas mūsu klients, kura pilsēta, kurš tirdziņš, un tad viņi jau zina, viņi gaida. Tiekamies, bet tajā Ķīpsalas Ziemassvētku tirgu arī mēs esam bijuši vairākus gadus pēc kārtas, un tur arī. Tur ir tirgus, un tur mazliet amizanti, ka es stāvu ar tiem smalkajiem porcelāna traukiem, blakus plasmasas traukiem. Bet, cilvēki... un tad tur bija pretī medus, tad tur bija kaut kādi paštovētie kāposti. Es arī esmu stāvējis dasām blakus kūpinātām zivīm. Mana vispār, es laikam nekad neesmu stāstījis, mana pirmā darba pieredze ir tirgū. Man bija kaut kādi 8 gadi, 8-9 gadi, un mēs jau kurā paudzē esam bitinieki. Un naudu vajadzēja, mēs 6 bērni, ēst principā nav ko, un tad bet mēs reāli paši tirgojām. Un es joprojām ļoti labi atceros tos, tur pirka kā traki. Un man tagad sanāca cik 20 gadu pauze, un es esmu pārsteigts. Cilvēki joprojām, man ir sajūta, vismaz pēc tiem 2, kur mēs esam bijuši, pērk kā traki tais tirgu. Jā. Jo es pirms nekad neeju uz tirgu, es nekas... Latvijiem kultūrā ir tirdziņi. Ir, un visi pilsētas svētki. Protams, es teiktu, ka ir jāiedala 2 daļas. Ir pārtika, un tad ir visas šīs smukās lietas, kas ir lietišķā māksla. Un pārtiku pirks vienmēr, jebkuros apstākļos cilvēkiem ēst, un gribas arī garšīgi paēst. Ar skaistām lietām tirdziņā, tur nevar braukt uz visur, un tev visur pirkt. Tāds nav dēsas. Kā ir uzņēmēji? Ir 14 gadi. Es vienkārši arī esmu jau kādu laiku uzņēmējs. Ir bijuši brīži, kad vienkārši, nafig visu. Protams.
Kas ir bijis smagākais? Zini, smagākais laikam ir tad, kad es gan fiziski, gan emocionāli esmu vienkārši nogurusi. Tāpēc es gan piedzīvoju. Pavisam nesen, pirmo reizi man likās, ka man nekad nebūs izdegšana, bet es arī saskāros ar šo populāro uzņēmēju slimību. Bet pirms tam es vienmēr sev teicu, ka, ok, labi, Katrīna, tev šobrīd gribās visu mest pie malas. Aizej, izgulēs. Tad, kad tu izgulēsies, tad vēl padomā. Ja tev tad gribās mest pie malas, bet tā izgulēšanās jau vienmēr palīdzēja. Tad es saprotu, ka es vienkārši esmu fiziski piekususi, man vajag atpūtu. Bet tas bija stāsts līdz izdegšanai. Tur izgulēšanās nepalīdz. Kā tas atspoguļojās? Tā kā viss nafīgi, jā? Jā, nav tā. Jo man ir ārkārtīgi svarīgi. Nedaru lietas naudas dēļ. Tur mēs atšķiramies. Ir tāds teiciens par naudu. Naudā nav laimes, visi to zina. Jā. Bet katrs grib pats pār to pārliecināties. Tieši tā. Bet man ir ļoti svarīgi, ka es to darbu, ko daru ar to kaifu sirdī. Un pirmais, man arī likās, es tagad izgulēšos, būs labi, Katrīna, atkal. Nav. Cik es 2 nedēļas jau esmu atpūtā, 3. Nav, es netieku atpakaļ. Man pilnīgi nāk tā kā vēmiens no tās domas, ka man ir jāatgriežas darbā. Tā ir vietā, kur man vienmēr ir visus šos gadus paticis būt un es kaifoju kopā ar savu komandu. Un tad es sapratu, šis ir tas, un negribās celties, un negribās darīt, un krīt uz nerviem visi, kas zvana un kaut ko prasa. Liekas, ak, Dievs, liekt man svētu mieru. Kā tu tiki galā? Es skaidrs jau kā diena, ka es saprotu, ka pašai jau vien būs jāizķepurojas. Tur jau nav tas, ka es sēdēšu un gaidīšu, ka kāds, pirmkārt nesēdēšu, negaidīšu, ka tas pāriet pats no sevis, jo es zinu, ka tas nepāries pats no sevis. Bet tas man ļoti, es saku, ka dzīvē nenotiek nekas tāpat vien. Šīs posms man ļoti iemācīja nodaliģēt darbus. Pēkšņi kaut kā uzņēmumā salikās viss tā, ka katrs dara to, kas viņam ir jādara. Jā. Un es ļoti apzināti atkāpos nost. Sāku darīt visas lietas, ko es, piemēram, pirms tam biju atlikusi. Tādas savas hobiju lietas. Un vienkārši visu laiku sev teicu, dod laiku, dari. Neceri, ka šitas tev tagad rīt pamodīsies, vairs nebūs. Es teiktu, ka tā es arī izķepurojos. 3 mēnešu laikā bija diezgan ārā. Bet tā sajūta ir briesmīga. 3 mēnešu laikā tas izklausās vairāk, ka tev bija vienkārši psiholoģiskais un fiziskais nogurums. Ja tā ritīgi, tur vajag 3 gadus. Protams. Es jau arī sajūtu, es domāju, ja es būtu turpinājusi sevi spiest tajā brīdī, kad man jau neko vairs negribējās un es nejūtu to dzirksteli sirdī, tad es būtu iebraukusi ritīgā izdegšanā. Bet es vienkārši, es ātri norēģēju. Es zinu, ka es negribu būt tur, jo tie stāsti apkārt jau ir daudz un dikti dzirdēti. Un es esmu cilvēks, kurš mācās arī no citu cilvēku kļūdām, nevis tikai no savām. Tas ir grāmatās, tā raksta, ka tā esat pareizāk. Tā raksta, bet kurš stulbens tā dara? Jā. Tās visas tās izdegšanas, depresijas, veģetatīvās distonijas. Ja es pareizi atceros, tuvu 80% visas farmācijas šobrīd description, kas ir izraksti, jā, kā tas latviski ir vairāk vai mazāk saistīti ar mentālo veselību un visādām nomierinošām. Kas man liekas vienkārši crazy. Tas ir crazy. Man liekas, vairs nav, ja tu man saki, ka tev šodien ir depresija, vai tu izdedz, man liekas, klasika. Pasaki man, ka tu esi priecīgs, un man būs tāds, kas ar tevi noticis? Depresija ir baigi čāba. Viņas neviena nav seksīga slimība, bet ja ir depresija, protams, tas ir baigi īstenībā. Cilvēki bieži sauc sev, kad ir depresija, ka vienkārši varbūt fiziski, bet ja tāda ritīga depresija ir, cilvēks nespēja vispār no gultas iziet ārā. Viņam uz toaleti aiziet grūti. Tad tas ir baigi. Tas ir, Jā, man liekas, ka šobrīd arī mūsdienās cilvēki tādu depresīvu noskaņojumu uzreiz jau sauc man depresiju. Nē, tā nav depresija. Tas ir, tev vienkārši vajag. Jau šita gada savācies. Jā, lai gan tas arī ir, tāds sūdīgs ieteikums, jo es sev arī visu laiku teicu, Katrīna, kas ir?
nevar savākties. Jo, es līdz tam vienmēr biju pratusi. Es zinu to savu formulu, kā man ātri tikt uz strīpas. Un tad pēkšņi tas savācies vairs nestrādā. Un tāds, bāc, ko tagad? Citu formulu jādomā. Labi. Ir bijuši vēl kaut kādi gadījumi, kad tev liekas, ka, nezinu, vai tu esi īstajā nozarē, vai gribās kaut ko? Protams, tad, kad tur ir visādi bijuši grāmatvedības lietas, kur aiziet, kur... Kā lai šo pieklājīgi pasaka? Dēļ kļūdām sanācis tev maksāt? Jā, grāmatvedē sataisa kļūdas un tad ilgstošas kļūdas, un tad saproti, ka ir diezgan lielā bedrītē. Un tad tas ir tas brīdis, kad tā bāc, ko tagad mums jāpadodās, bet jo nervu gali jau viss ir uzvilkt un raustās, un nezinu kā, ko un kā. Un tad... Bet es neesmu, man nav tāda īpašība īsti padoties. Es esmu tas, kurš cīnās un iet līdz galam. Un tad es vēl esmu. Tu tirgo pārsvarā, kur tu tā kā online tirgo, vai cilvēki brauc pie tevis? Vai... Covid, protams, arī mums ievies to, ka e-veikals iet, 90% no pārdošanas ir e-veikals. Jā. Okay. Tā klātienes tirdzniecība, protams, ir klienti, kuri brauc pie mums uz darbnīcu, ir mums veikalos dažos, bet neviens klātienes veikals šobrīd nesaka, ka viņiem ir ļoti labi. Viss ir principā internetā. Veikalu uzturēt, tas ir ļoti dārgs hobijs. Tas ir diezgan tāds, man liekas, pat mazohistisks. Esmu tur bijis veikalos, esmu bijis kafejnīcās, esmu bijis, kā saka, good luck. Un visos laikos, vai ne? Nav jau kaut kad tas būtu baigi viegli bijis. Ir tādas nozares, kas ir salīdzinoši vieglas. Ja, piemēram, atvērt veikalu, aptvērt kafejnīcu, ir salīdzinoši ļoti viegli. Tev vajag nelielu kapitālu, izīrēt telpas un... gatavs. Un tajās visās nozarēs, kur diezgan viegli to visu izdarīt, ir vienmēr liela konkurence. Otra lieta, kur ir baigā konkurence, katrs, ārsts grib savu privātu praksi. Katrs bārmenis grib savu bāru. Protams. Katrs arhitekts grib savu arhitektu biroju. Katrs porcelāna meistars grib savu porcelāna veikalu. Jā, un šajās nozarēs, par porcelānu es neesmu tik pārliecināts, bet iespējams varbūt, jā. Bet tajās nozarēs arī ir vienkārši tas, ka ir nenormāla pārkonkurence. Un tu nevari izvilkt. Tas vienkārši nav iespējams. Es esmu visu tur bijis, pamēģinājis. Un varbūt Latvijā, nezinu, cik bija kaut kādi 4-5 tūkstoši, man liekas, veikals, kafejnīcas licences, varbūt 1-2% pelna. Tāda ir tā reālā statistika. Wow. Jā. Labi, bet par keramiku. Par keramiku, par biznesu. Cik ir darbinieki šobrīd tev? Mēs esam 3 pilnā slodzē un 3 mums nāk mājiņu darbā. Tas tā kā ir kaut kādi speciāli pasūtījumi vai? Arī. Zini kā uz gada beigām, tad, kad, piemēram, tā pārdošana ir reize tur daudzreiz vairāk un ražošana līdz ar to ir lielāka, tad arī mēs vienmēr piesaistām tajā gada beigās. Tur nevajag kaut kādas īpašās rokas, tur jau Oskars vienkārši aiziet palīdzēt, sačakarēs visu. Ir jau tādas lietas, kur, piemēram, pakošana. To var ātri iemācīt, jo pakošana mums aizņem ļoti daudz laiku. Tas nav tu ieloki tēkrakliņu kastē un sūti. Tas tomēr ir trausls trauks, un tad katrs ir rūpīgi jāiepako. Uz maisiņiem līmēt kaut uzlīmes. Tik daudz sīki darbiņi, kurus var darīt. Mums nāk arī praktikanti. Jā, tas... Kā tā izaugsme bija? Sāka viena pati, kaut kur droši vien garažā vai kur... Jā, 10 kvadrātmetru es esmu bijis pie tevīm jau, tāda, es teikšu, cienījama ražotne jau. Cienījama ražotne. Un kas ir? Tas ir tā kā tu pa gadiem, kā tu audzi? Tu tā kā plānveidīgi vai vienkārši... Protams. Es teiktu, tas mans plāns ir kaut kur te galvā. Tas nav tā, ka es uzrakstu, izdomāju, ko mēs šogad izdarīsim. Es apmēram salieku. Jau tas ir vairāk strukturētāk, bet pirms tam tā izaugsmes gados tas viss bija viens liels hauss. Un pirmos kaut kādus 5 gadus es pilnīgi noteikti strādāju viena. Sākumā tas bija vecāku mājās, mazā telpā, 10 kvadrātmetros, kuras ar to pirmo formu. Pēc tam protams, man bija sapnis par lielo, plašo, skaisto darbnīcu.
jeb ražotni. Un tur es aizbraucu ar vienu busu, pārvācos uz tām telpām, tām, kur mums tagad ir. Un tur sāku arī viena pati remontēt to telpu. Jo viņi bija brutāls padomju pagrabs. Taisīt traukus, pārdot. Tur bija nepārspīlēti 24/7 darbs. Un tad, protams, vienā brīdī, man liekas, tas bija 2. gads jau Rīgā, kad es vienkārši atsitos par to, cik viens cilvēks var izdarīt. Un tur es biju paņēmusi pa lielu pasūtījumu. Es sapratu, ka es netikšu galā. Un tad man nāca viens puisis palīgā. Un es teiktu, ar to sākās. Un tad es satiku vienu citu uzņēmēju, kurš laikam arī pēc mūsu sarunas saprata, ka manī ir tas drives kaut ko darīt. Un viņš man vienā dienā piezvanīja. Viņš teica, tev zvanīs viena meitene un nāks darbā. Un tad, tas bija tas komandas veidošanas vispār laiks, es teiktu, man bija izaicinošākais, jo es nekad neesmu strādājis nekur citur. Es nezinu, kā ir pat jābūt darbā. Kas ir darba intervija? Ko prasa darba intervijā? Un tad man liekas, ka es saku, tai pirmajās intervijās es biju vairāk nobijusies nekā tas kurš nāca pie manis. Man arī bija kaut kā 24 gadi. Un, tur bija interesanti. Un pēc tam jau visa deliģēšana un tā darba, jo es arī biju ar to slimību, ka es jau daru vislabāk, un neviens nekad neizdarīs tik labi kā es. Un tad es lūrēju uz pirkstiem nenormāli tiem pirmajiem cilvēkiem. Un tagad jau ir tā, ka ienāk kāds jauns kolēģis un es palaižu, un tad ej mācies. Tās uzņēmēja darbībā par cilvēkiem tāds likums, 70% likums. Ja tu jūti, ka darbinieks var izdarīt 70% kvalitātu, ātrumu un vispār, kas ir nepieciešams par 70%, tad tev ir jāņem darbinieks. Tā ir visiem. Man tas pats ir. Visi tur gājuši cauri. Tā nabas saiti jāpārgriež tiem bērniem. Jā, tas ir tāds baigais posms, bet foršs posms. Protams, es tur biju ritīgi pārgurusi, jo tā citu vaktēšana jau un vēl savu darbu darīšana, tas ir reizes 3. Izdara savu darbu, un tad aizēj pārdari. Nav tā maliņa kārtīgi apstrādāta. Labi, tavā biznesā, kas ir svarīgākais? Radošums vai kaut kāda tirzniecība? Uzņēmēja darbībā viss ir par un ap tirzniecību, bet tāpat radošums, man liekas, arī liels ir. Jā, un bez tā es teiktu, ka mēs nevaram bez radošuma. Tas viss uzņēmums jau viens liels radošums. Kā tu izdomā, piemēram, līdz kaut kādai tādai krūzītei, vai kā tas notiek? Vai kaut kas jauns? Baigi pakāpeniski. Es neteiktu, ka nav tādi. Es neesmu tas cilvēks, kas var tagad apsēsties pie galda. Mēs gan taisam komandā radošās sapulces, un tad mēs kopā domājam. Bet, piemēram, par jauniem produktiem vai toņiem, tas pārsvarā notiek, kad es kaut kur eju vai pārgājienā, vai peldos, sportoju. Dušojos. Dušā, starp citu, ir vislabākās lietas. Es domāju, man vajag kaut kādu planšetu dušā, kur pierakstīt visu. Jo, duša ir kaut kas tas tekošais ūdens. Un tad man ienāk tā galva doma, tā ideja galvā. Un tad es nesu pie komandas, un tad mēs kopā aptamborējam to. Bet pēc 14 gadiem vienkārši tas ir krūzītes, šķīvīši, trauciņi. Ko tu vēl kaut ko taisi bez tā? Jā, mums ir vāzes, bļodas, dažādu izmēru dizainu. Mums ir šķīvi dažādos izmēros, formās. Bet krūze ir tas, ar krūzi arī viss sākās. Jo krūze ir tas trauks, ko mēs izmantojam visvairāk ikdienā. Mēs dzeram ūdeni, kafiju, tēju, sulu, visu. Un šķīvi mēs paņemam tur, šķīvis bļodiet vairāk, mazāk. Es aizpildēju? Nē, es jau sapratu atbildi. Jā. Principā sortiments ir milzīgs. Jā, bet es gribu. Un to visu jūs tā kā 3+1 cilvēks, jā, un plus vēl palīgi šeit tad. Jā. Okay. Labi, skaidrs. Tad parunāsim par to mentālo veselības ceļu. Veselību, kā aizpeldēja. Kā tu ikdienā, kā vispār ir tava darba diena? Cikos tu celies, kā viņa iet? Jau man darba diena ir, to nevar salīdzināt. Piemēram, Katrīna vēl pirms 5 gadiem, un Katrīna šodien tie ir divi kādas ir dažādi cilvēki.
Katrīna pirms 5 gadiem vēl aizvien strādāja. Es teiktu, 12 stundas dienā. Tas bija tāds normāls darba diena. Un tiešām strādāju. Nevis tur sēžu un bumbulēju, bet es daru un strādāju. Šodien Katrīna. 2, jā. No sērijas. Nē, protams, man jau ir ļoti daudz tagad, kur es daru darbus arī ārpus darbnīcas, kur ir tikšanās un visādi kontaktu dibināšanas. Tas arī ir darbiņš. To man bija jāiemācās, ka nevis strādāt nozīmē tikai, ka tu sēdi un ražo kaut ko, bet ka strādāt nozīmē arī, ka es pārdodu. Jo es ļoti ilgi to neuztvēru par darbu, vai arī tāpat filmēšanās sociālos tīklos. Man liekas, kas tur tāds? Nofilmēju, kā to par darbu var saukt. Bet šodien tas ir citādāk. Man tāda ikdiena ir, es teiktu, es ceļos starp 7 un 8. Es neesmu agrais rīta 5 klubiņu biedrs. Tad man ir savas rīta rutīna, kas man ir ārkārtīgi svarīga, kur es pakustos, kur es pēdu. Vingro mājās? Jā. Muguras veselība man ir tāda muguras disciplīna. Muguras veselības disciplīna ir man jau visus šos gadus, jo es ar to keramika nav baigi tāds sievišķīgs darbs. Tur ir ļoti daudz smagas lietas, un 20 gadu vecumā es atapos pie tā, ka man diezgan sačakarēta mugura. Un tad vienīgais risinājums ir maisi jācelā, jā. Formas, maisi, viss ir smags. Un, tagad, protams, jau mēs vairs to nedaram pašas. Mums ir vīriešu spēks, kas to dara, bet jā. Un, labi, tu tā kā no rīta mājās pasportoji, jā, un tad es eju arī uz, man ir rīti, kad es eju uz grupu nodarbībām, bet man mājās vismaz kaut kas, jāiestāja, pat kā jāiekustina, jāpamodina tas ķermenis. Tad man ir pastaiga ar suņiem, kas arī ir aktivitāte, un tad es dodos uz darbu. Un tad ir darbā, kā kuru dienu, citreiz 2, citreiz 4, citreiz 6 stundas, citreiz 8. Un tad ir tāds vakara solis. Ok, interesanti. Man ir savādāk. Kā tev ir? Man ir, es esmu ļoti disciplīna mīlis. To es zinu, jā. Man ir... Nē, bet tas nenozīmē. Brīvība vispār, ko es pēdējā laikā sapratu? Kā bija, ka brīvība nenozīmē, ka tur nav disciplīna. Jo manī ir ļoti liela disciplīna. Vienkārši tas, ka kādam citam tā disciplīna izpaužās citādāk, un viņš nesaprot varbūt manu. Es teiktu, ka tas vairāk ir ritms, bet disciplīna man ir nepajokam. Tevi esmu tāpat kā paškritika un vispār tāda. Labi, tad... Un kā ir ar ēšanu? Kā tu domā arī pie... Ļoti. Man visu mūžu ir. Es nāku no ģimenes, kur man principā no bērnības jau ir ielikts šis, ka ir jādomā, ko tu liec mutē, un ka tu esi tas, ko tu ēd. Un es, piemēram, kā ikdienas maltīti pārsvarā, kas ir pusdienas, arī gatavoju pati. Es neēdu kaut kur ārpus mājas. Ēdu, nevar teikt. Es esmu arī cilvēks normāls. Tādā ikdienā man ļoti svarīgi, ka es ēdu kvalitatīvi. Es zinu, ko es tur esmu pagatavojusi, kas tie pa produktiem. Man ļoti patīk, es pērku, izvēlos pirkt bioloģiski ražotus pārtiks produktus. Un ja tas vēl ir Latvijā, tad vispār es esmu tāds ritīgs patriots iepērkoties. Es visur gan pārtiks veikalos, gan apģērbos, visur pērku kaut vietējo. Vai trešdaļam nācijas sekotu, mums ekonomika būtu pavisam citā līmenī. Jā. Un, es esmu pats tas ražotājs, es zinu, cik tas ir arī svarīgi. Līdz ar to man arī tiem citiem gribās. Un baigi labi arī, kad viss eko ir. Tas jau principā tu esi 80% veselīgāk nekā vispārējie. Jā, un es arī uz to skatos, protams, arī tajā laikā, kad man tā ienākumi bija krietni mazāki, arī tad es pirku šos bioloģiskos produktus, jo es jau uz to skatos ilgtermiņā. Man liekas, labi, šodien es arī varētu ēst to lēto pārtiku, bet nē, tas jau atspēlēsies tālāk. Bet viņa nav, es neteiktu, ka tas ir naudas jautājums. Viņa šobrīd vispār vairs nav dārgāka. Jā. Tur ir daži centi, varbūt dārgāk. Līdz ar to tas ir vairāk cilvēkiem. Es esmu no tiem, bet... Man nav laika. Jā. Es tā kā teiktu, es tā kā 80% salasu pa ceļam.
Man veikals parasti ir uzdzenas šausmas. Man arī, tāpēc es esmu plānotājs pircējs. Es plānoju savus braucu reti, un tad es tās ēdienreizes saplānoju. Un kā ar kaut kādiem suplementiem un tādiem uzturbagātinātājiem, vitamīniem arī lieto kaut ko? Nu, protams, D, magniju. Tad es skatos periodiski, ko ārsts tur vai C vitamīnu gripas sezonā vairāk. Tad ar dzelzi, man liekas, man viss ir ok. Dzelzi es nekad neesmu dzērus. Bet, tur cinku un kas tur B vitamīnu pie lielākām slodzēm parasti paņem tad klāt. Es vienkārši tādā ziņā pats tie jautājumi ir vairāk no priekš manis. Es pats esmu baigi jūtu, ka tev ir tās stundas un tas stress un viss, un baigi palīdz kustība, ko tu ēd. Jā, miegs. Un miegs, tā trīsvienība slavenā. Jā, vēl kaut kādus arī suplementus paņem klāt, tu vienkārši esi daudzreiz efektīvāks. Tā ir. Jo labāk bieži jūties. Varbūt esi tajās, nezinu, 4-8 stundas, nav svarīgi, cik 12 stundas darbā, bet realitātē efektivitāte tev varbūt ir tikai 50%, jo tev tur viss ir aizgājis. Jā, es ļoti jūtu arī ēdienu kvalitātē, jo tad, kad es ēdu ļoti daudz, piemēram, par vitamīniem. Es esmu iepazinusies arī, ko katrs pārtiks produkts man dod, atstāja ķermenī. Līdz ar to es arī tās maltītes plānojot, saprotu, ka šodien man jāēd, piemēram, ir tas, lai es iegūtu to ķermenī. Un es rītīgu atšķirību jūtu, kad es apēdu savas pusdienas, vai es paņemu uzskrienu ātri kafejnīcā, paņemu to, pēc tām ir nogurums. Nāk miegs, ir grūti, ir tāda smaga sajūta. Jā. Tā tas ir, jā. Labi, tad, un kā tu atslēdzies no darba vakaros? Zini, kā man ir? Vispār ne. Man ir kaut kāds tāds dabas dots. Es to neesmu mācījusies. Tāpēc es saku, tas man ir vienkārši daba iedavusi. Līdz ko es aizveru darbam durvis, viss. Man ir tā kā slēdzis, un es esmu ārā. Līdz ar to es nekad, protams, es nekad neesmu tas cilvēks, kurš mājās tur sēdēs un stresā, tur man jāizdara šitas. Nē, man ir kaut kāds tāds dienvidniecisks čils arī iekšā. Man liekas, rītdien. Ja es šodien nepaspēju savās tajās darba stundās izdarīt šo, tad rītdien. Bet, protams, arī nevienmēr ir jau bijis, ka es sēžu naktīm un ierauju darbus, jo projekts jānodod. Bet tādā ikdienā es māku atslēgties. Man ar to ir izaicinājumi. Protams. Un kā tu, piemēram, tas jautājums par traukiem runājot. Mums pilna pasaule ir ar IKEA. Kāpēc cilvēkiem pirkt Katrīnas keramikas traukus? Kāpēc viņi pērk? Jā, es zinu. Tā ir sajūta. Un tas ir tas, ko es arī saku, ka neražojam vienkārši traukus. Tā ir sajūta, ko mēs dodam cilvēkiem. Jo ir cilvēki, kas sajūta, tu domā, ka no taviem traukiem garšīgāk vai? Arī. Okay. Un to saka klienti, ne tikai es. Okay. Bet, zini, kā es ļoti ticu enerģijām. Un ja tu kaut ko dari ar to pareizo vibrāciju, tad tu ieliec tajā lietā. Un otrā pusē klients to ritīgi jūt. Protams, ne visi, bet tie, kas pērk, un tie, kas ir sajutuši, tad tie ir manējie. Un es teiktu, ka pērk arī, es nevarētu teikt, ka manis dēļ, jo tas personīgais zīmols es tikai diezgan vēlāk sāku rādīt. Sākumā es ļoti slēpos aiz traukiem. Man likās, ko tad es tur iešu priekšā un tagad rādīšu, ka es Katrīnu taisa traukus. Ja? Man likās, tā ir smuks trauks, un tad visi zina traukus, un tad nemaz nezinu, kas ir autors tajā otrā pusē. Bet gadiem ejot, un kad tie sociālie tīkli arvien vairāk attīstījās, es sapratu, ka man ir jāizlēn no tās salas, un ka tie cilvēki grib redzēt. Un klientiem ir svarīgi tas mans domāšanas veids, un ka viņi redz, kā tas viss top. Bet pērku, jo tā ir sajūta. Un IKEA var nopirkt par 2 eiro krūzīti. Mūsējā maksā 35 vismaz. Un ir. Cilvēki pērk un nāk, un viņiem ir svarīgi un nāk atkārtoti. Mums ir ļoti daudz ilgadēju klienti. Ļoti daudz. No tiem laikiem, kad man mazliet kauns, ka viņi zina. Piemēram, ja mēs runājam, tā
14 gadi, tev ir kaut kāds, būtu sev padoms, ko iedot sev 10 gadus atpakaļ ar šodienas domāšanu? Jā, zini, tas ir, es tai Katrīnai teiktu, vēl vairāk uzticēs savai sajūtai. Klausies, jā, jo es esmu kā švāmīte, es klausos visos, ko visi man stāsta apkārt. Es dzirdu citu pieredžu stāstus, bet es to visu iznesu tā kā caur sevi un galā es tāpat darīšu pa savam, jo man ir tā sajūta, un es teiktu, ka tā arī ir mana veiksmes atslēga. Kad tur, kur es esmu tikai tāpēc, ka esmu klausījis tai sajūtai. Līdz ar to, tos 10 gadus atpakaļ, es teiktu, mazāk klausies, vairāk dari. Vēl vairāk, bet vispār jau man šis jautājums nekad nav paticis. Man liekas, viss notiek tad, kad tam ir jānotiek, un katram tur ir savs laiks un sava kapacitāte tajā vecumā. Un nezinu, vai. Nē, es... Protams, es arī esmu gājis cauri tam, ka man liekas tāds sabiedrības spiediens, un man liekas, ak, Dievs, es vēl neesmu tur. Un tad es sevi tā kā dzenu, kad man liekas, ka tam uzņēmumam jau jābūt ir tālāk, jāpelna vairāk. Un tad man tāds stop. Kur tu tagad ej? Tu dzeni sevi tādā spirālē, un man liekas, ka tur arī tas stress rodās. Un tad stop, šitā nedaram. Šitā Katrīna nestrādājam, jo man galvenais ir baudīt procesu. Tas, ko es teicu, ka man nav. Es nedaru to naudas dēļ. Protams, nauda ir brīnišķīgs atalgojums. Tā kā palīga līdzeklis, ar ko es varu piepildīt savu dzīvi krāšņāku un pati pirkt visādas skaistas lietas. Jā, tā ir brīvība. Nauda ir brīvība, bet darbu es nedaru naudas dēļ. Darbu es daru tāpēc, ka man ļoti patīk tas, ko es daru. Es nedomāju, ka vai vispār kāds var kaut ko baigi sasniegt tikai dēļ naudas. Jā. Baigi. Tu vienkārši nevari tik daudz nostrādāt. Ja tev tas līdz galam īsti nav kaut kāds vai vīzija, vai mērķis, vai kaut kāds piepildījums, tas nav iespējams, man liekas, nekur uzņēmējdarbībā. Zini, statistika par uzņēmējdarbību. Visi sapņojam mēs par tie lielo miljonu. Bet no visiem pasaules miljonāriem apmēram puse ir uzņēmēji. 30% ir patiesībā algoti darbinieki. Jā. Wow. Tad tur kā kurā valstī aptuveni 15% freelanceri. Un to, ko mēs redzam, tās roksvaigznes, sportisti, un tas ir tikai 1–2%. Tā statistika ir tāda, ka tu līdz miljonam... ātrāk ir pa 5 gadi vidēji tiec kā uzņēmējs, bet tu ļoti lielas iespējas tev būt gan kā algots darbinieks, gan kā uzņēmējs. Protams. Jā. Bet pāri visam ir viena cita statistika, kad līdz tam miljonam netiks neviens, ne otrs, ne trešais. Jā, jo ir tikai vidēji 1,1 līdz 1,5% ir tikuši līdz tam savam miljonam. Tas nav vienkārši. Nē, tas ir ļoti vienkārši, bet tas nav viegli. Bet, zini, tur ir jāpatīk. Tieši tā. Un tas ir kā ar dzīvi. Dzīve jau arī, kā cilvēks jau ir vienkārši. Jā. Bet bāc, cik sasodīts, sarežģīts tāpat laikā. Un tāpat arī ir to uzņēmējdarbību un peļņu. Par to naudu un tā. Viens ir tas, kas ir tā kā paša uzņēmēja prātā, jā, tur es piekrītu, ka nedrīkst būt tikai naudai. Bet lielākais klupšanas akmens ir, kad uzņēmēji nedomā par to naudu. Un viņiem tas ir milzīgi. Viņi vienkārši strādāšanas pēc. Jā. Es teiktu, ka nav tādu zināšanu un kaut kāda disciplīna. Tas nav. Tas ir apmēram kā mazs bērns iet ar 5 eiro veikalā, un viņš saliek savā grozā 80 eiro, paņem kaut kādu kredītu, un kāda tiks galā. Un tā baigi bauda visi startupi īstenībā. Startupi dzīvo apmēram, es precīzi neatceros datus, bet tur bija kaut kāda 80% tikai 7 gadus, kā visi startup naudu beidzās, viņi vienkārši nemāk pelnīt uz savu, visi nomirst. Un tas ir tas lielākais klupšanas akmens, ka viņi pārāk seko sapnim,
pārāk maz skatās, tu ir atdeva vai nav. Protams, jā, visam ir jābūt balansā. Šis zelta vārdiņš balans, tas ir jebkur dzīvē. Un zini, es tieši nesen par šo domāju, ka visu šo uzņēmumu veidojot, man nav bijis neviens kredīts, man nav bijis investors, tik cik vecāki palīdzot. Tas ir investori. Palīdzot ar dzīves vietu, piemēram, tajā laikā. Bet man liekas, ka cita vērtība, un tu tā kā iemācies, bet sajūti, tai naudai ir cita garša. Nevis, ka tev sākumā kāds iedod tādu lielu kapitālu, ar kuru tagad sāc, tad tu viņu tā vieglu garu lielākoties, man liekas, notērē. Un tad tu attopies tajā brīdī, ko tagad. Kā man pašam jāpelna. Ir kaut kas par keramiku, ko cilvēki nesaprot, ko tu gribētu pateikt? Vai uzņēmēja darbību? Es vairāk laikam par keramiku. Tā uzņēmēja darbība jau ir tāda tēma, kas ir aprunāta visur no visām pusēm. Bet par keramiku ir kaut kas, ko cilvēki nesaprot? Man liekas, cilvēki vēl aizvien nesaprot to, cik tas ir laikietilpīgs process. Un cik tas nav... vakar piezvanu. Tas, ka mēs esam jau sapratuši cilvēka dabu un mums ir ražošanas procesā dažādos stāvokļos šie trauki, lai mēs varam dabūt, piemēram, nākošajā dienā jau gatavu pēc 2-3 dienām. Bet vispār, ja mēs tā no ielaišanas formā līdz gatavam traukam, tās ir vismaz 14 darba dienas. Viņš tā krūzīte tapa 14 dienas, jā? Jā. Vispār, jā. Okay, plus mīnus, jā. Bet tas nav ātri keramikā. Un, man liekas, ka arī... Automatizēt nevar tur tos liešanas? Var. Vienkārši tādām, mazām ražotnēm šobrīd tas manuprāt, daudz nodarbina. Vai nu ir pārāk dārgi, gatavi risinājumi. Otrs variants ir taisi pats. Un tagad es esmu tajā taisi pats radošajā pasākumā. Okay. Ja būtu otrais jāsāk no nulles, tu to darītu? Jā. Protams, ka es to darītu, es tikai te gan es darītu citādāk. Es darītu, nebaidītos tik ļoti, kaut kādos brīžos neraustītos. Ticējusi es esmu vienmēr, ka tas būs. Bez ticēšanas, man liekas, šitai darot šo vispār. Konkurence milzīga ir vai grūti? Nē, Latvijā nav. Es teiktu... Cik ir tādi, kas māls skaitās konkurence? Nē, tāpēc, ka tie, kas pērk mālu traukus, viņi nepērk porcelānu. Labi, es tā nevaru apgalvot pa visu, man arī mājās ir tirdziņos nopirkti mālu trauki, bet tie ir divi pilnīgi dažādi materiāli. Tās ir divas pilnīgi dažādas, piemēram, kafijas dzeršanas pieredzes. Un, līdz ar to es teiktu, ka nē. Bet tādi mazie mākslinieki, kas taisa mājās, tādi ir diezgan tajā Latvijas tirgu, bet ražošanā nē, mēs esam daži. Jā, tikai daži? Ir, es nezinu, vai. Es domāju, nesaucam. Nē, man tas tāpat neko neizteiks, jā, bet man likās, ka Latvija ir tāda podnieku valsts. Jā, bet virpo jau pārsvarā mālu. Okay. Un, tas ir un tāds podnieks jau nav arī ražošana. Tāda, ka māls tu saplickā un dedzini, un tad šito ielaid formā. Ja? Saplickā. Es vienkārši tā... Man patīk, kā tur. Es pareizi sapratu. Podnieks ir virpotājs. Zini to apli, kurš griežās, uzliec iku. Tur var likt akmensmas, un tur var arī virpot porcelānu. Okay. Un, tā kā, protams, ir atšķirība. Ar mālu un akmensmasu ir salīdzinoši vienkārši virpot. Es saku salīdzinoši, tāpēc, ka tur nekas nav vienkārši īsti. Bet porcelāns jau ir daudz tāds cimperlīgāks. Nav. Man nepatīk. Es māku virpot arī. Es jau mācoties, protams, es izgāju visus trauku tapšanas veidus. Ir kaut kāds plāns par savu uzņēmumu tuvākos 3-5 gados, kur tu gribi aiziet? Vai tu dzīvo vienkārši kā iet? Nē, es nedzīvoju. Protams, man ir mērķi, man ir sapņi. Viens ir tas, ka es gribu pārcelt darbnīcu uz citu vietu. Ja man sākumā likās, ka es gribētu kaut kur vairāk tā kā Rīgas centrā, tad tagad es jau pat sāku domāt, ka es gribētu ārpus Rīgas. Ne tālu, bet tā, lai ir tāda zaļā zona. Un tad, protams, tas veikals. Man liekas, es neapstāšos, kamēr es zinu, ko domā. Nē, es domāju, kāpēc savs?
Es gribu tā būtu tā kā vieta. Tas nebūtu tīri kā veikals. Tā būtu vieta, kur mēs satiekamies. Es un tie klienti. Un, protams, tas saucas veikals. Bet man jau ir vizualizācija, kā tur izskatās. Tāda porcelāna paradīze. Tāda, ka tu ej garām, tu nevari. Tas turists, piemēram, vai vienalga vietējais cilvēks iet garām, un viņš nevar paiet garām. Lai izdodas. Kaut vai tikai, lai apskatītos. Paldies! Jā. Man liekas, ka vispār veikaliem ir čābīgi nākotnē. Bet zini, kā es ticu, ka viss atgriežas. Man liekas, ka būs atkal tas laiks, tāpat kā visiem apniks mākslīgais intelekts. Protams, tas paliks. Tas vairs nav tā kā uz izmiršanu, bet mēs to, man liekas, izmantosim citādāk. Un tādi klātienes veikaliem varētu būt, ka es minu, ka kaut kādus gadus vēlāk tie atkal paliks populāri. Grūti spriest, jā. Bet, tas, ko mēs redzam, vispār visa pasaule ir palikusi tik ātra, ka cilvēkam laiks ir svarīgāks un pa lielāko daļu lietām. Un es domāju, kad būs pilnīgi pretēji. Bet zini, kā mūsu klients nav tas, kurš skrien. Nē. Tas, domā? Es domāju, ka lielākoties, man liekas, tev ir dāvanas. Nē? Paša lietošana. Jā, ok. Mūsdien viss tā mazumtirdzniecība mainīsies tā, lai saprastu šobrīd vidēji pasaulē apmēram 80%, kā kurā valstī 85% mazumtirdzniecības ir offline. Tas ir tā kā klātienē. Tas ieskaitot visas pārtiku, nepārtiku un tā tālāk. Es dodu maksimums 5 gadi. Maksimums. Un būs uz 50 jau. Un veikals paliks ļoti ekskluzīva lieta. Tu varēsi atļauties tikai bagātie uzņēmēji. Tad redz, varbūt šis lēmums izdodas. Es jau to novēlu. To. Jo vienkārši tas, ka mums šobrīd jau tas e-komercijas vilnis ir dažas nozares, kur jau ir 30–40%. Mēs arī pārtiku sāksim online. Cilvēki pārāk novērtē to savu laiku. Cits jautājums, vai viņi piekrītu. Jā. Šim es tev piekrītu, un lielā masa pilnīgi noteikti. Un tam, ka veikalam arī ir jābūt ērti pieejamam. Cilvēkam, viņš brauks prom, ja viņam nav kur noparkoties. Un tas viss, tā būs. Bet, tā, lai saprastu, kā mainās pasaule. Šobrīd, lai ekonomētu laiku, un viss, piemēram, tu zināji, ka TikTok video 80% skatās bez skaņas. Jā. Tur virkni tāda, tu vienkārši un cilvēki nevar nevis nolikt nost kaut ko, viņi vienkārši skatās paralēli. Trolejbusos vai kur. Bet vai visiem nav austiņas? Netflix, man liekas, bija, vai nē, kas tas bija, es neatceros, kur jau filmas, es neatceros precīzus datus. Cilvēki jau vairs nevar filmu noskatīties. Vidējais filmas iet uz 1,25, uz 1,5 ātrums. Ārprāts. Tāpēc cilvēki ātrums, veikali, piebraukt. Es domāju, zini, cik mums ir vidējais skatījums TikTokā? Visiem video. Uzmini. Nav nesajēgas. 18 sekundes. Tas ļoti daudz. Tas ir nenormāli daudz. Jā, tas ir ļoti daudz. Tas ir nenormāli daudz. Un man īstenībā ir tāds kaut kur lepnums. Es nezinu, kam, bet mēs noturam to uzmanību. Jā, es paskatījos tavus video. Viņi diezgan labi ir. Paldies. Jā. Labi, šodien arī beidzam ar novēlējumu, lai tev izdodas piepildīt tas veikals, kad tu esi no tiem uzņēmējiem, kas ir tik bagāti, kas var vienkārši atļauties savu veikalu. Paldies. Jā. Paldies. Labi, atnāc. Paldies tev. Čau.